Labdien! Ja jums patīk ceļot, jums noteikti ir jāpamēģina kruīzu ceļojumi, un šodien es jūs iepazīstināšu ar šo brīnišķīgo ceļošanas veidu, kas pēc manām domām ir visinteresantākais, viskomfortablākais, visizdevīgākais ceļošanas veids. Kas ir kruīzs, kas ietilpst cenā, kā izskatās kruīzu kuģi un kā vispār mēs varam ceļot ar viņiem, vai tas ir garlaicīgi vai interesanti, tas viss šajā īsajā video. Kuģi ir vesela peldoša pilsēta ar pilnu infrastruktūru, kur no agra līta līdz vēlai naktī notiek visdažādākie pasākumi, bet tas nav viss. Kuģis katru dienu piestāja jaunā vietā, jaunā zemē, jaunā valstī, jaunā pilsētā, un visa diena ir jūsu rīcībā. Jūs varat visu dienu pa skaistām vietām staigāt un redzēt to, ko jūs sen esat gribējuši apskatīties, jo kuģis stāv caurmērā 6 līdz 12, citreiz pat ilgākas stundas. Jūs varat ņemt gan organizētu ekskursiju krastā, gan iet paši savā nodabā, gan īrēt taksometru vai kādus citus transporta līdzekļus izmantot, kas ir krastā, un apskatīties ne tikai ostas pilsētu, bet arī daudz ko riņķī apkārt, daudzu kilometru radiusā no tās vietas, kur apstājas kuģis. Paskatieties, cik skaisti ir šie kuģi, kāds kolosāls interjers, tu jūties tā kā pasakā, un viss tev ir iekļauts. Gan maršruts, pa kuru jūs braucat, gan visa ēdināšana, kas ir gan bufetē, gan restorānos, ne pa ko nav jādomā. Ēdienu var līdzi ņemt arī krastā ekskursijās, ēdienu var ņemt arī uz kajīti vai pie baseina, tad šeit nav nekādi ierobežojumi. Arī kajītes ir visdažādākās, viņas viss ir iekļauts cenā, ir lētākas, ir dārgākas katram pēc viņa iespējām, un arī kruīzu ilgumi ir lētāki, dārgāki pa dažādām vietām, gan pa Norvēģijas fjordiem, gan pa Vidusjūru, gan pa Āziju, Āfriku, Ameriku. Visa pasaule ir mums pie kājām, jo mūsu starptautiskā kruīzu kluba datu bāzē ir kruīzi pa visiem 6 kontinentiem, pār pat 20,000 varianti. Un jebkurš kluba biedrs, jebkurā diennakts laikā var iet mājaslapā, apskatīties, kas viņam labāk patīk, un nopirkt to kruīzu tanī valstī, tanīs datumos, tanī cenā, kas viņam ir pa kabatai un kas viņam ir piemērota. Bez tam kruīzu kuģi ir piemēroti visiem vecumiem, sākot ar mazuļiem no 6 mēnešu vecuma līdz pat cilvēkiem ratiņkrēslos, kas vairs paši nevar paiet. Kruīzos visur ir aprīkots ar liftiem, viss ir ērti, viss ir komfortabli, bērniem ir bērnu dārzi, bērnu klubi, pieaugušiem ir pieaugušo pasākumi, diskotēkas, klubi, koncerti, visdažādākās atrakcijas, un it sevišķi jaunajos kuģos paskatoties, cik daudz ir dažādas izklaides svaigā gaisā. Kuģi nav nenoslēgta zona, kā daži domā, ne kaut kas garlaicīgs, kur brauc tikai pensionāri. Paskatoties, vai šādi varētu izklēdēties cilvēki, kas ir jau stipri gados, es domāju, ka nē. Kuģi ir domāti pilnīgi visiem, un katram ir ko darīt. Jaunākas paudzes cilvēkiem ir dažādas atraktīvas izklaides, ne tik jauniem ir citi pasākumi, koncerti, šovi un tā tālāk, kur arī mēs varam piedalīties. Bet galvenais, ka tā ir, manuprāt, vienīgā iespēja apskatīt visu pasauli savas dzīves laikā. Starptautiskais kruīzu klubs dod labākās cenas garantiju, kādu jūs nekur citur nedabūsiet. Bez tam ceļojot, jūs varat arī pelnīt vai arī palielināt savu atlaidi kruīzu ceļojumiem. Par to visu mēs parunāsim jau detalizētāk. Nu ko, vai esat gatavi iekārtoties un dzirdēt vairāk un detalizētāk par to, ko dod Starptautiskais kruīzu klubs? Ja esat, tad uzmanību, sākam! Mani sauc Inga Tiltiņa. Šajā starptautiskajā kruīzu klubā jau drīz būs 8 gadi kopš esmu, un esmu pateicīga ļoti sev, ka es kādreiz šai iespēja nepagāju garām, bet es varēju paiet, jo esmu cilvēks ar jūras slimību. Un, kad man piedāvāja, es domāju, viss jau forši, bet tikai ne priekš manis. Ja jūs tā domājat, tad noklausieties, noskatieties visu līdz galam, jo domas var mainīties. Un šajos milzīgajos kuģos nav nekādas jūras slimības, bet toties tā ir iespēja redzēt visu pasauli. Šobrīd, kamēr esmu jau gandrīz 8 gadus klubā, man ir 29 izbraukti kruīzi un 4 vēl ir nopirkti uz šo gadu.
Un es esmu paspējusi paskatīties tikai pa šiem te gadiem vairāk kā 50 jaunas valsts, kuras es nekad nebūtu apceļojusi tik ātrā laika periodā, un lielāko daļu no viņām vispār nekad nebūtu apceļojusi, tāpēc, ka tas viss prasa daudz vairāk naudas un laika, ja to grib izdarīt sauszemē. Tāpēc klausieties uzmanīgi, ko tad var piedāvāt mūsu kruīza klubs, gan ne tikai cenas ziņā, bet arī vispār kruīzu plānošanā un savu ceļojumu plānošanā, un tātad par to mēs visu tūlīt runāsim. Tātad kruīza klubs ir startautisks, viņam jau ir 10 gadi, un firma strādā pilnīgi pa visu pasauli, un katram no kluba biedriem ir iespējams samazināt cenu, kas ir citos rezervācijas portālos publiskajos, uz leju līdz pat 25%, nedarot pilnīgi neko. Mūsu sistēmā ir pār pa 20,000 kruīzi, pār pa 430,000 viesnīcām un pār pa 300,000 dažādām ekskursijām un ieejas biļetēm uz dažādiem parkiem un pilīm. To visu jūs varat redzēt, jo mūsu sistēmā ir ne tikai kruīzi, bet arī viesnīcas, kurorti un ekskursijas. Un arī viesnīcām, kurortiem un ekskursijām mēs varam samazināt cenu, ekskursijām ne, bet viesnīcām un kurortiem mēs varam samazināt cenu mīnus 17% no standarta cenām, kas ir citos portālos. Tā kā jums ir ļoti izdevīgi caur šejieni pirkt jebko, ne tikai kruīzes, bet arī viesnīcas un kurortus. Un katram mūsu kluba biedram ir 3 iespējas. Viena iespēja vienkārši būt klubā, izmantot mūsu brīnišķīgo rezervācijas sistēmu, kurā ir 14 dažādas kruīzu līnijas un vienkārši baudīt šos te labumus. Bez visa tā, kruīzu kluba biedriem ir pievienotā vērtība. Mums ir savi čati, kur mēs mainamies ar informāciju, dalamies ar informāciju, palīdzam viens otram saprast. Mēs varam meklēt sev kaitas biedrus, mēs varam ceļojumu biedrus šeit meklēt. Mums ir pasākumi, ko mēs organizējam, gan dažādi branči, gan vasarā ir aktīvās atpūtas spēles un tam līdzīgas lietas, kas ir pievienotās vērtības, vēl bez viss tā, ka mēs vienkārši ļoti izdevīgi braucam ceļojumos. Bet ja mēs gribam vairāk, tad mēs varam izdarīt nelielu darbiņu un savu kruīzu cenu samazināt pat līdz 50%. Un arī vairs tālāk neko nedarīt. Bet, ja mēs gribam savu dzīvi kardināli pamainīt, vai varbūt ne tik kardināli, bet iegūt papildus ienākumus, tad mēs ar šo projektu varam pastrādāt nopietnāk. Mēs varam nopelnīt sev kruīzus gadā $2,400 apmērā pilnībā bez maksas, izdarot, protams, noteiktu darbu, un mēs varam pelnīt arī naudā. Cik daudz naudā, tas viss ir atkarīgs no katra cilvēka izdarītā darba un no tā, ko jūs paši katrs vēlaties. Tad par to mēs visu arī šodien parunāsim. Kā jau teicu, firmai jau ir 10 gadi, firma pa šo laiku sev ļoti skaļi ir pieteikusi pasaules turisma industrijā, sevišķi kruīza industrijā. Visas kruīza līnijas mūs ļoti mīl, tāpēc, ka mēs piegādājam ļoti daudz sevišķi jaunos pasažierus. Līdz ar to mēs esam saņēmuši gan vairākas godalgas no dažādām kruīza līnijām, bet firma ir sevi ļoti augstu rekomendējusi 10 gadu laikā arī izturot pandēmiju, kas bija ļoti smags periods visai turisma industrijai, un šajā laikā firma ne tikai, kā lai saka, nepazuda, bet arī neviens cilvēks nezaudē naudu par atceltiem kruīziem. Un šobrīd atkal bija situācija pavisam nesen ar Arābu Emirātiem, un arī visiem cilvēkiem, kam bija šie te kruīzi rezervēt uz Arābu Emirātiem, visiem tika atmaksāta atpakaļ nauda un vēl plus papildus iedota kompensācija uz viesnīcām $300 uz katru cilvēku, lai vēl cilvēki var krastā arī viesnīcu paņemt. Tātad firma sevi ļoti augstu ir parādījusi kā ļoti lojāla firma, un tā kā šādas situācijas ir jau bijušas gan daudz visādās lietās, bet mēs ejam tik uz priekšu un arvien interesantāk paliek mūsu dalības programma. Tātad šobrīd mūsu sistēmā ir 14 vadošās kruīza līnijas, un īstenībā tas ir milzīgs plus, ka mēs vienā vietā, jebkurā diennakts laikā varam gan apskatīt 14 dažādu līniju piedāvājumus, gan dažādas maršrutus, gan dažādas cenas amplitūdas, gan dažādus datumus, un katrs pats izvēlēties to, ko mēs gribam. Nevis to, ko kāds mums kaut kur uzspiež vai piedāvā, jo kā bieži vien cilvēks saka, nu jā, es tur varu kaut kur aiziet, man tur kaut kādas atlaides tur piedāvāja. Ziniet, jums piedāvā vienam kaut kādam noteiktam kuģim vai maršrutam kaut kādos noteiktos datumos, jo lielas atlaides jūs nekad nedabūsiet ārpus šī te kluba.
Ja? Klubā ir tas brīnišķīgais moments, ka klubs iepērk ļoti daudz vairumā, līdz ar to mums ir vairumtirdzniecības iepirkuma cena, kas dod iespēju katram kruīza kluba biedram dot šo te milzīgo atlaidi 25% caur mūsu balvu punktiem, par kuriem es, protams, pastāstīšu nedaudz vēlāk. Tātad šīs 14 līnijas ir ar dažādiem, protams, servisiem, ar dažādām cenām. Dažas līnijas ir vairāk bērniem, citas vairāk ir domātas pieaugušiem, citas vairāk orientētas uz ekskluzīvu apkalpošanu vai uz ekskluzīviem maršrutiem, tā kā katram ir iespēja izvēlēties. Firma ir saņēmusi gan godalgas no kruīza līnijām, MSC un Kostas par visvairāk piegādātajiem pasažieriem, pēc tam mēs esam saņēmuši arī Magelāna balvas, gan zelta, gan sudraba turismā par ļoti augstiem labiem sasniegumiem, un tad mūsu firma tikai attīstās un plaukst. Protams, mums ir arī savi ienaidnieki, kas mēdz kaut ko rakstīt arī sliktu internetā, tā ir negodīga konkurence, bet katrā gadījumā suņi rej, bet karavāni iet tālāk, un tā arī mūsu firma attīstās ar vien interesantāk, un jebkurš cilvēks, kas ir mūsu klubā, ir ļoti gandarīts, ka viņš nav pagājis šai iespējai garām. Un tie, kas vienreiz ir pamēģinājuši kruīzi, neko citu vairāk nevēlas, tāpēc, ka te ir viss iekļauts. Jūs jau sākumā redzējāt manu video, ko es rādīju, kur ir rādīju gan par atrakcijām, gan par ēdināšanu, gan kā tas viss notiek, bet nedaudz tādā video es nepastāstīju to, cik ilgi kuģis stāv krastā. Tad kuģis krastā caurmērā stāv 8, 10, 12 stundas, un katru dienu tu kafiju dzer jaunā vietā. Mēdz būt kādreiz arī diena jūrā, bet lielākoties jauna diena, jauna vieta. Un tieši pateicoties šim te, jūs ļoti ekonomējat gan savu fizisko spēku, gan savu laiku, jo jūs nepārbraucat ar mantām, koferiem no vietas uz vietu, bet jūs komfortabli atnākat uz kuģi, jūs ejat peldēties, dzert kafiju, skatīties šovus, dejot, dziedāt un gal galā naktī gulēt, un no rīta jūs esat jaunā vietā, netērējot savu dienas laiku, netērējot fizisko spēku, nenogustot pārbraucienos ar koferiem, bet katru dienu baudot kaut kur citur savu dienu. Un krastā jūs varat izvēlēties, vai vienkārši staigāt brīvsolī, kur jūs paši gribat, kur acis rāda. Jūs varat īrēt mašīnas vai mopēdus vai kaut kādus citus palīgi ierīces, ko piedāvā krastā. Jūs varat ņemt ekskursijas, ko piedāvā krastā. Ekskursijas var pasūtīt arī no kuģa, bet tas ir stipri dārgāk. Krastā pērkot jums vienmēr būs lētāk, piedāvājums ļoti plašs, ļoti interesants, problēmas nav pilnīgi nekādas, un jūs ļoti, ļoti daudz ko redzēsiet pa savu dienu. Un, kā jau es sākumā video teicu, es uzskatu, tas ir vienīgais veids, kā normāls parasts cilvēks savas dzīves laikā var kaut vai pieskarties nedaudz visai pasaulē. Bet es teikšu, ka ļoti daudz ko var paspēt apskatīt, tik daudz, cik esmu paspējis pa pēdējiem gadiem apskatīt, es nekad dzīvē citādokos kruīzu, nevis kruīzu, bet ceļošanas veidos noteikti nebūtu redzējusi. Tātad, kas attiecas uz viesnīcām, kā jau teicu, arī šeit ir cenas samazinājusi caurmērā, tas ir mīnus 17% no standarta cenām, kas ir citos portālos, bet mēdz gadīties arī situācijas, ka jau starta cena mums šeit klubā ir stipri zemāka nekā, piemēram, Booking.com sistēmā. Un, ja šo starta cenu, kas mūsu sistēmā jau ir zemāka, vēl paņem no 17%, tad tā cena starpība sanāk citreiz pat 30 apmēram procenti. Tā kā noteikti vajag arī skatīties viesnīcas, un pie kam viesnīcas var rezervēt neatkarīgi no kruīziem arī. Var paņemt pirms kruīza, viena nakts pirms kruīza noteikti ir vajadzīga viesnīcai, jo jāatlido ātrāk, bet viesnīca var ņemt arī neatkarīgi no kruīza. Mums ir arī kurorti all inclusive, tāpat Turcija un Grieķija un Eģipte un visādas citas iemīļotas vietas, kur cilvēki brauc pa lēto. Arī šeit mums ir ļoti, ļoti interesanti izdevīgi varianti, tā kā noteikti der to visu paskatīties. Kas attiecas uz kruīziem, mums ir labākās cenas garantija, un viņi strādā ļoti interesanti. Ja kāds man tagad grib apgalvot, ka kaut kur citur viņš ir redzējis lētāku cenu, super, paņemiet šos te mājaslapas adresi, ielīmējiet pie kruīza pirkšanas mūsu mājaslapā, un ja jums būs taisnība,
tad mūsu klubs pielīdzinās savu cenu jūsu zemākajai atrastējai cenai, un vēl jūs dabūsiet cenu samazinājumu uz leju caur balvu punktiem 25%, ja jums šie punkti ir sakrājušies. Tas ir vienkārši super, labāks garantijas vispār būt nevar, bet, protams, salīdzinājumam ir jābūt identiskam. Tam pašam kruīzam, tiem pašiem datumiem, tai pašai kaitas kategorijai, viss tas pats. Ja jums kaut kur citur būs lētāk, tad šeit, jebkurā gadījumā, jums būs vēl lētāk, jo jūs vēl šeit izmantosiet balvu punktus, kas samazina cenu. Arī viesnīcām mums ir šis te labākās cenas garantija, bet viņi strādā nedaudz savādāk. Ja jūs atrodat viesnīcu, kas ir lētāka, tad jums izmaksās starpību, ja viņi pārsniedz $100. Kas attiecas uz ekskursijām, tad nekādas cenu samazinājuma nav, bet ekskursijas mēdz būt ļoti interesanti piedāvājumi, arī ar zemākām cenām, nekā tas ir citos starptautiski pieejamos ekskursiju rezervācijas portālos, piemēram, Get Your Guides vai TripAdvisor. Jā, tad ir šie arī ekskursiju portāli, un bieži vien mūsu cena ir zemāka nekā piedāvātā šajos citos portālos, pie kam ir arī ieejas biļetes gan pilīs, gan dārzos, gan parkos, kas ir bieži vien arī jāpērk iepriekš. Mēs vēl arī gaidām turpmākos gadus jaunus pakalpojumus, kā tas būs, kā tas izskatīsies, pagaidām es pateikt nevaru, bet firma strādā arī vēl pie citu jaunu pakalpojumu pievienošanas, gan pie autonomas, gan pie māju un apartamentu pievienošanas, gan norit pārunas arī ar aviolīnijām. Bet kā tas būs un kā tas izskatīsies, to pagaidām es pateikt vēl nevaru. Kas tad ietilpst kruīza cenā? Pamatā ietilpst 4 lietas. Pirmām kārtām tā ir kaite. Šeit var redzēt 4 dažādas, pareizāk sakot, te ir 3 dažādas kaišu kategorijas. 4. ir suite, jeb luks kaite. Tātad apakšā labā pusē var redzēt kaite bez loga, augstāk var redzēt kaite ar logu, un pa kreisi var redzēt kaite ar balkonu no iekšpuses un no ārpuses. Suites, tas jau ir tā kā mini dzīvoklis, citreiz pat 2 stabu, citreiz pat 2 stāvu. To varbūt ir vērts pirkt vai nu lielākām ģimenēm, vai nu, ja jūs nezināt, kur likt savu naudu. Tad attiecīgi darīt to visu var. Man ir bijuši 29 kruīzi, un lielākā daļa no viņiem man ir bijusi iekšējā kaitē bez loga, tāpēc, ka es neredzu pilnīgi nekādu vajadzību pārmaksāt, es tajā kaitē tikai pārguļu, visu pārējo dienas daļu es esmu visur, kur citur, bet ne kaitē. No rīta mēs ejam ārā krastā, visa diena tiek pavadīta krastā, vakarā, kad mēs atnākam, varbūt aizejam uz labierīcībām un pēc tam ejam ēst, pēc tam ejam uz basēniem, pēc tam ejam uz izklaidēm, koncertiem, šoviem, vakariņām galu galā restorānā, un kaita faktiski ir tikai vieta, kur pārģērbties, nomazgāties un naktī gulēt. Tāpēc manā uztverē nav vērts, bet kurš grib, aber lūdzu, pērciet ar logu, pērciet ar balkonu, bet, protams, cenas atšķirsies. Tātad, kas vēl ietilpst cenā, tā ir ēdināšana. Ēdināšana ir ļoti plaša, es jau video rullītī sākumā rādīju, ka ēst var gan bufetē, ēst var restorānā, ir maksas restorāni, ir bezmaksas restorāni, ja pareizāk sakot, cenā iekļautie restorāni. Atkal neredzu nekādu vajadzību pēc maksas restorāniem, tāpēc, ka cenā iekļautie restorāni piedāvā ļoti labus ēdienus, apkalpo, kā jau restorānā, viesmīlis, balti, skaisti galdauti, ēdienkarte pēc jūsu izvēles, un tātad ēdiet, cik gribiet, ēdiet, cik lien. Kas attiecas uz bufeti, viņi strādā gandrīz nepārtraukti, apmēram gandrīz vai 20 stundas diennaktī, no agra rīta līdz vēlai naktī. Tātad atkal varat iet ēst gan telpās, gan ārpusē, gan kaitē, gan pat ņemt ēdienu līdzi, kad jūs ejat krastā. Un ir arī tematiskie vakari, šeit bildē var redzēt augšējais ir baltais vakars, tā ir mana ģimene arī. Tad, ja jūs braucat uz nedēļu kruīzā, praktiski visām līnijām ir baltais vakars, tā kā noteikti ņemiet līdz kaut ko baltu. Apakšējā bildē ir kapteiņa vakars, kas ir arī praktiski visās kruīza līnijās, kur kapteinis iznāk pie cilvēkiem, tas ir arī tāds svinīgs vakars, kur visi cilvēki sapucējās. Kā pucēties, tā jau ir katra cilvēka ziņā, bet var vilkt pat arī garās vakarklētes. Šādi izskatās apmēram ēdienas restorānos, viss ir skaisti noformēts, visdažādākās gaļas, visdažādākās jūras veltes, protams, zupas, salātas, saldie, ēdiet, cik gribiet, ņemiet, cik
gribiet. Arī par izklaidēm es jau sākumā video rādīju, tātad kuģi ir gan vecāki, gan jaunāki. Jaunākā tipa kuģos izklaižu bērniem, pusauģiem būs vairāk, vecā tipa kuģos viņu būs mazāk. Arī kruīza līnijas, kas ir ekskluzīvās, vairāk orientētas uz ekskluzīvu servisu un ekskluzīviem maršrutiem, tur arī izklaides bērniem būs mazāk, jo tās līnijas vairāk ir domātas pieaugušiem cilvēkiem. Nu, lūk, bet tātad kādu līniju izvēlēties, tā ir jūsu ziņa un jūsu kompetence. Mēdz būt, kā jūs redzat te bildē, pat kartinga trases, mēdz būt pat amerikāņu kalniņi. Ja visos jaunajos kuģos lielākoties ir milzīgi akvaparki, iekštelpās savukārt mēdz būt gan bowlingi, gan biljardi, gan 4D kino, protams, ir diskoteks, koncerts, šovi un viss, ko jūs vēlaties. Šovi ir visos kruīzu kuģos katru vakaru bez maksas arī, un parasti tas ir 45 minūtes, bet ir kruīzu kuģi, kas ir lielāki, citiem kuģiem pat ir 2 šovi katru vakaru dažādās vietās, ko jūs varat katru vakaru pavelti noskatīties. Tur ir gan dejas, gan mūzika, gan dziesmas, gan akrobātika, iluzionisti, tātad katru vakaru pilnīgi kaut kas cits un vienmēr jaunā izpildījumā. Kas attiecas uz bērniem, tad visdraudzīgākās līnijas ir MSC un Costa, kas līdz pat 18 gadu vecumam bērniem dod atlaides, un nesezonā bērni ļoti bieži vispār ir bez maksas, tikai ostu nodoklis par viņiem jāsamaksā. Tas ir ļoti, ļoti izdevīgi ģimenēm ar bērniem. Protams, tas nav vienmēr visos kruīzos, bet šādas atlaides mēdz būt diezgan bieži. Tātad citām līnijām arī ir atlaides, bet tur jau atšķirās pēc vecuma grupām, atlaižu lielums un tā tālāk, bet katrā gadījumā atlaides bērniem ļoti daudzās līnijās ir. Kas vēl ir uz kuģiem, tie ir bērnu dārzi un bērnu klubi. Bērnu dārzi ir praktiski visos kuģos, un viņi ir sadalīti arī pa vecuma grupām, no 0 līdz 3 gadiem parasti, no 3 līdz 6, no 6 līdz 12, tālāk jau ir teenager club, jeb tīņu klubs, un ja jūs to bērnu uz turien aizvedīsiet, tad bērns būs sajūsmā, viņiem tur ir savas diskotēkas, viņiem ir savi pasākumi, un tas ir laiks, kad jūs varat pavadīt laiku viens ar otru, atpūsties drusku, un bērnu pat var atstāt uz kuģa, ja jūs ejat ekskursijās krastā. Ja mazi bērni, viņiem neinteresē tās ekskursijas, tad var mierīgi atstāt uz kuģa. Tā kā tā, manuprāt, ir arī superīga lieta, kas ir kruīzu kuģos un nemaz citur tā nav. Katrā gadījumā tā attieksme pret bērniem, kas ir kuģos, ir daudz savādāka nekā tas ir kaut kādās viesnīcās Turcijā. Tātad, kas attiecas par cenām? Bieži vien cilvēki domā, ka kruīzs ir kaut kas ļoti dārgs. Es jums šeit parādīšu dažas cenas jau ar kluba cenas samazinājumu. Un tad visas cenas, ko jūs šeit ekrānā redzat, ir 2 personām vēl bez kluba atlaides. Nu, šeit man ir 2 vidusjūras varianti un rudens periodam. Kāpēc rudens? Kāpēc ne vasaras? Vasara, manuprāt, ir pats nelabākais laiks braukt pa vidusjūru, jo cenas ir augstākas, kuģi ir pārpildīti, bērnu ir ļoti daudz uz šiem kuģiem, karstums ir milzīgs un nekāda baigā prieka vasarā manā uztverē pa vidusjūru braukt nav. Es uzskatu, ka vislabākais laiks vidusjūras braucieniem ir rudens, pavasaris, var braukt arī ziemā, un šeit es piemeklēju tieši maršruts, ko var braukt pat arī ziemā. Ja tad vienā no maršrutiem te ir Tunisija, apakšā maršrutā tur ir Kanārijas salas un Madeira, kas arī ziemā ir pietiekami silts, lai uz turieni braukt. Un tātad šeit iekšējai kaītei bez loga, tātad cena 2 personām sākotnējā augšējam kruīzam ir $1642 2 personām, bet ja mēs noņemam kluba atlaidi, tad jau sanāk $1231 2. Ja mēs to pārēķinam uz eiro, tad jau sanāk 1046 eiro, un ja mēs sadalām uz cilvēku, ir 523 eiro nedēļa ar visu šo maršrutu, ar ēšanu, ar izklaidēm, ar visām lietām, ko jūs redzat šajā te maršrutā. Manuprāt, burvīga cena. Jūs nekad mūžā nevarētu izbraukt šādu maršrutu, izbraukt, paēst vēl vakaros šovus, skatīties diskotēkas un visu pārējo ar šādu komfortu, šādā cenā un šādā maršrutā. Tas vienkārši ir neiespējami. Nu, lūk, apakšējais maršruts tieši tāpatās ir dažādas Kanārijas salas plus Madeira, tātad tieši tāpat norēķinot kluba atlaidi, gala cena vienam cilvēkam sanāk 484 eiro. Protams, tas ir aptuveni, tāpēc, ka valūtas kurs svārstās. Šobrīd valūtas kurs priekš mums ir ļoti izdevīgs, tā kā ļoti izdevīgi ir šobrīd gan būt klubā, gan pirkt ceļojumus. Un ko es vēl gribēju pateikt? Lai būtu jums vienkāršāk. Tātad, tā kā jūs mūsu klubā skatāties cenas,
tad sākotnējo cenu jūs uzreiz varat rēķināt nost 40%. Tātad 25% būs uz kluba atlaižu programmas rēķina un vēl apmēram 15% uz valūtas kursa rēķina. Tā būs, norēķinot mīnus 40%, tā būs apmēram tā cena, kas būs eiro, lai jums būtu vieglāk rēķināt. Parādīšu, protams, jums vēl dažus maršrutus, jo mums kruīzi ir pa visu pasauli. Visi 6 kontinenti ir šeit iekšā. Jūs varat braukt gan pa Eiropu, gan Āziju, gan Ameriku, gan Āfriku, visur, kur jūs gribat. Viss mums ir datu bāzē pār pa 20 000 variantu. Protams, es visu nerādīšu, bet parādīšu vēl dažus variantus. Tā es atvainojos, man kaut kas ne uz to pusi pārslēdzās. Tātad šeit, piemēram, ir Arābu Emirāti. Es zinu, ka jā, Arābu Emirātos šobrīd ir problēmas. Es ceru, ka viņas atrisināsies, un šeit es rādu kruīzus jau uz gada beigām, tas ir decembris. Nu, ja kruīzes decembrī šeit neies, nu tad šis reģions uz kādu laiku varbūt mums arī būs neceļojams, bet es domāju, ka līdz rudenim tur viss jau būs absolūti sakārtojies. Un kāpēc es šeit rādu vienādu maršrutu, vienādu gada laiku, bet te ir divas dažādas kruīzes līnijas. Un ko es tev gribu pateikt? Kad kruīzes cena viņi var atšķirties gan pēc gada laika, gan arī pēc kruīzes līnijas, pat vienādā maršrutā un vienādā gada laikā. Jo ir kruīzes līnijas, kas ir vienmēr dārgāks, ir, kas ir vienmēr lētāks. Piemēram, augšējais Celestial kruīzes jums maksās uz vienu cilvēku 576 eiro, bet MSC kruīzes, kas ir pavisam jauns, skaists kuģis ar Svarovska teprēm, būs 770 eiro. Nu, jums pašiem ir jādomā, vai jūs gribat par jaunāku, skaistāku kuģu maksāt vairāk, vai jums derēs arī vecāks, netik jauns un skaists kuģis. Ja brauciet ar bērniem, izklaides, protams, būs vairāks jaunajā kuģī. Bet tā ir atkal jūsu izvēle, neviens jums šeit neuzspiedīs ne dārgāko, ne lētāko. Jūs katrs, te ir tā milzīgā privileģija, ka jūs katrs, jebkurā dienas laikā varat izvēlēties to, kas jums labāk der un vairāk iet pie sirds. Milzum daudz visādu variantu ir, protams, pa Karībām, kas ir ļoti iecienīts virziens un maršruts. Paskatieties, cik lētu cenu var dabūt. Šeit ir kruīzi arī uz rudeni. Šī gada rudeni es saliku dažādas versijas, dažādas variantus, lai jūs redzat un paskatāties, ja noņem kluba atlaidi, šeit jau ir uz 2 nedēļām, viens ir uz 12 naktīm, otrs uz 14. Tā ir apmēram tā cena, kas var sanākt pat vienam cilvēkam uz šitik ilgu laiku. Tas ir vienkārši super. Jūs nekad mūžā paši pa tādu cenu neizbrauksiet, nekad. Un arī, ja jūs pirksiet ārpus mūsu kluba, tā cena būs pavisam savādāka. Tas nav tikai mīnus 25%, jo vēl jau ir uzcenojumi, vēl ir lietas, ko jūs arī nezināt, kur jūs varat, kā lai saka, paši pērkot, samaksāt lieku par to, ko nevajag maksāt nemaz lieku. Tāpēc mēs kruīzu klubā mēs jums mācām iepirkties izdevīgi un ceļot daudz. Nu, lūk, es detalizēti neanalizēšu, kur katrs kuģis te iet, bet gribēju, lai jūs saprotat, kā apmēram veidojas šī cena un ka jūs varat pa ļoti labām naudiņām izceļot ļoti daudz, kur ne tikai pa Eiropu. Tāpat ir visādi varianti pa Āziju, tā ir gan Japāna, ko jūs varat apbraukt visādos veidos, turp, šurp, atpakaļ. Tā ir gan Indonēzija, gan Filipīnas, gan Taizeme, Vietnama, Singapūra un tam līdzīgas vietas. Ir arī kruīzi, kas iet no Singapūras uz Austrāliju. Starp citu, mēs abi ar vīru esam šādu te kruīzu nopirkuši. Tāpat ir arī, protams, kruīzi, kas iet pa Austrāliju, Jaunzēlandi. Un tam līdzīgi tātad jūs varat paši visu to mūsu sistēmā redzēt un izvēlēties. Vēl ļoti izdevīgs veids ir transatlantiskie, kur jūs pat varat, it sevišķi tiem, kam ļoti nepatīk lidot, bet gribas nokļūt eksotiskās valstīs, tad jūs ar kuģi varat pārbraukt, jo no Eiropas rudenī kuģi dodas uz eksotiskajām vietām, piemēram, tādām kā Argentīna, Brazīlija, Miami, Dominikāna, Saudarābija, Arābu Emirāti. Nu, šobrīd nedodas, tāpēc, ka šobrīd ir problēmas, bet es domāju, ka rudenī viss būs kārtībā. Tāpat tas attiecās arī uz Āfriku, kad dodas kuģi. Un, attiecīgi, jūs varat kopā ar kuģi aizbraukt uz šīm eksotiskajām vietām, un pa starpām jau vēl būs pieturas. Tas nav tikai pārbrauciens, tas ir pilnvērtīgs kruīzs, un paskatieties, cik labas cenas. Šie kruīzi visi ir vismaz 2 nedēļas, tātad tā ir cena 2 nedēļām bez kluba atlaides 2 cilvēkiem. Ja mēs norēķinām kluba atlaidi uz eiro, tad apmēram 700, 2 nedēļas ar visu pārbraucienu.
un jūs esat nokļuvuši eksotiskā galamērķē, kur aviobiļete vienam virzienam maksā ap 500 vienam cilvēkam. Būtībā jūs gandrīz esat, kā lai saka, kruīzu izbaudījuši, bet aviobiļeti vienam virzienam absolūti ieekonomējuši. Lūk, tad ir, protams, arī dažāda veida fjordi, gan Norvēģijas fjordi, gan Norvēģija kopā ar Islandi, citreiz Islandi ir kopā atkal ar Angliju, Skotiju, Īriju, ir Aļaska, ko arī es esmu nopirkusi priekš sevis uz vasaru, tāpat mēdz būt arī Grenlande un mēdz būt arī Dienvidpols. Tātad lielākoties visi šie te fjordi ir braucami vasarā no māja līdz septembrim, pārējā laikā kruīzu kuģi uz turien neiet, izņemot Dienvidpolu. Dienvidpols ir tikai decembrī, janvārī. Piedāvājumi tur ir maz, bet viņi ir. Un vēl nedaudz par viesnīcām. Tad kruīzes jūs paši varat skatīties, kad jūs mūsu sistēmā, jūs visu to varat redzēt. Tad viesnīcas daudz nerunāšu, parādīšu tikai vienu piemēru, kā Turciju, piemēram, uz ko cilvēki ļoti bieži mēdz braukt, un paskatieties, cik labas cenas var dabūt. Tad jau šeit es ieliku 4 zvaigznes, 4 zvaigžņu viesnīcas, dažas no viņām ir ar all inclusive, kas šeit bildītē redzamas, citas bez, piemēram, tā, kas ir lētākā, būs bez all inclusive, bet Bell Point Beach Hotel, kur ir $45 starta cena, tā ir ar all inclusive, un tieši tāpat ir Alexus Beach Hotel. Viņas abas ir ar all inclusive par šādu cenu 2 personām, vēl bez kluba atlaides un dolāros. Tā kā mēs sarēķinām kluba atlaidi un eiro, tad sanāk ap €30 2 personām viena nakts viesnīcā pie jūras ar all inclusive Turcijā. Forši, manuprāt, super. Tā kā to jūs arī visu varat, un ir ne tikai Turcijā, protams, saviem partneriem palīdzējis atrast gan Romā, gan citās Eiropas pilsētās daudz izdevīgāks variants nekā pērkot, piemēram, caur Booking.com. Tā kā tad veidojas mūsu atlaides kruīziem? Mums ir 2 brīnišķīgas lietas. Pirmām kārtām mums nevajag visu kruīzu cenu uzreiz nolikt uz galda, lai nopirktu kruīzu. Mums ir iespēja pamazām iekrāt savu naudu. Mums ir kruīzu naudas maks iekšpusē mūsu sistēmā, un katru mēnesi jūs iekrājat vai nu pa $100, vai nu pa 250. Ir 2 šitās te paketes, un jūs varat izvēlēties. Ja jūs gribat braukt reti, varbūt vienreiz gadā, varbūt reiz 2 gados, jūs varat pirkt šo te mazo paketi un pamazām uzkrāt $100, tas ir apmēram €85 pēc šī brīža valūtas kursa. Tad $250, tas būs kaut kur apmēram €225 pēc šī brīža valūtas kursa. Tātad, ja jūs gribat ceļot biežāk, vairāk, skaistāk, tālāk, pirkt garākus kruīzus, dārgāks skaits, tad noteikti ar mazo paketi jums būs pa maz, jāņem ir lielā pakete. Klubā var būt viens no ģimenes, klubā var būt vairāki no ģimenes, tas ir atkal atkarīgs no tā, cik jūs cilvēki gribat braukt. Ja jūs esat tikai 2, tā pietiek vienam būt klubā, ja jūs esat daudz bērnu ģimene, vai varbūt ģimene, kur vēl ne tikai bērni, bet varbūt arī vecāki vai vēl kas grib braukt, tad jums noteikti vajadzēs vismaz 2 kaites. Viens kluba biedrs var nopirkt 1 kaiti, tad, ja jums vajag 2 kaites vai 3 kaites, tad no ģimenes jābūt 2 vai 3 klubā, tad, lai var nopirkt 2 vai 3 kaites. Punkts jūs varat likt kopā, pērkot 1 kaiti, bet, kā jau es teicu, ja vairāki kluba biedri, tad mēs varam pirkt arī 2 kaites, 2 dažādus kruīzus un tā tālāk. Tad, kas ir otrs vēl labāks moments, ne tikai, ka mēs pamazām uzkrājam, bet uzkrājot, mēs saņemam balvu punktus. Katru reizi, kad mēs maksājam $100, mēs pretī saņemam 200 balvu punktus, kuru vērtība ir $200. Tad faktiski mēs savu naudu dubultojam. Maksājot $250, mēs pretī saņemam 500 balvu punktus, attiecīgi arī dubultojot mūsu iemaksāto naudu pret šiem te balvu punktiem, kas samazina mūsu kruīzu cenu. Tad pirmā iemaksa vienmēr ir 2 reiz vairāk. Ja mēs ņemam mazo paketi, pirmā iemaksa ir $200, savukārt lielajā paketē pirmā iemaksa ir $500. No pirmās iemaksas puse mums dubultosies, tātad 100 pāries uz 200 punktiem, otra puse
nedubultosies kā pirmā iemaksa, bet viņa visa ir tērējama. Tātad iemaksājot 200, jums pretī būs 300 balvu punkti, un tad, kad jūs vēl aizpildīsiet savu profilu, 50 punkti jums vēl firma dod klāt. Tātad pēc pirmās iemaksas $200 jums nāk 300 balvu punktus, ko jūs principā pat uzreiz jau varat izmantot. Tikai uzreiz izmantojot, jums vēl nebūs cenas samazinājums 25%, jo 25% tas nāk tieši caur balvu punktiem, viņus iekrājot. Tieši tas pats ir ar premium paketi, tātad puse dubultojas, puse ne, tātad pēc pirmās iemaksas 500, jums pretī būs 750 punkti, un pēc profila aizpildīšanas klāt vēl pienāks 50, kopā 800. Tātad, ko mēs darām tālāk? Esam veikuši pirmo iemaksu, bet kruīzam vēl tā kā drusku ir par īsu. Ko mēs darām? Mēs vienkārši turpinām nākošajā mēnesī maksāt saskaņā ar izvēlēto paketi. Vai nu tas ir $100, vai nu 250. No mazās paketes jebkurā brīdī var pāriet arī uz lielo paketi. No lielās paketes vienu reizi var atgriezties arī uz mazo. Vienu reizi tas nav uz vienu maksājumu, tas nozīmē uz kaut kādu laiku, ka jūs atkal turpinat maksāt pa 100. Un no 100 jūs otrais arī vēl varat pāriet uz premium paketi, bet otrais atgriezties uz mazo vairs nevarēs. Tad nepieļauj to, ka mēs te lēkājam uz priekšu, uz apakaļ. Tātad, ko mēs darām nākamajā mēnesī? Vienkārši turpinam maksāt vai nu 100 vai 250, kāda mums ir pakete. Nu, arī ar to visdrīzāk būs kruīzam par maz, tāpēc, ka kruīzu cenas sāks no kaut kādiem $1600 divām personām. Lētākie kruīzi apmēram maksā tā. Dažreiz mēdz būt, kad ir drusku vēl lētāk, bet lielākoties sāks no kaut kādiem $1600 un uz augšu. Līdz ar to jums vajag vismaz 3 mēnešus, lai jūs iekrātu pietiekami daudz punktu, jo ar šiem punktiem mēs vienmēr varam nosegt pusi no kruīza, pusi. Tātad, nosedzot pusi no kruīza, mēs iegūstam 25% cenas samazinājumu, tāpēc, ka punkti ir mūsu dubultotā nauda. Skatieties piemēru, ja kruīzs maksā 1900, tad pēc 4 mēnešiem, maksājot pa 100 mēnesī, reāli ir samaksāts 500, bet mums naudas makā ir 950. Tātad 950 ir precīzi puse no 1900, tātad to, ko sistēma atļauj, ir 50% nosegt kruīzu ar šiem te dubultotajiem punktiem. Otru pusi mēs piemaksājam klāt ar savu kredītu debetkarti kruīza pirkšanas laikā. Bet pie šāda kruīza mums reālais ietaupījums ģimenes budžetā ir $450, kas paliek ģimenei neiztērēti. Un tā faktiski ir nauda, pa ko jūs varat nopirkt aviobiļetes pie šī te kruīza, piemēram, pa vidusjūru vai kaut kur pa Eiropu, kas nav pārāk tālie garie lidojumi. Savukārt, ja kruīzs jums ir garāks, varbūt dārgāka kaīte ar balkonu, kruīza ilgums ir lielāks, tad viņš var maksāt 4600. Un tad jums būtu izdevīgāk paņemt lielo paketi. Tātad pēc 4 mēnešiem lielajā paketē reāli samaksāts būs $1250, bet jūsu kruīza naudas makā būs 2300 punkti. Un tā ir precīzi puse no kruīza vērtības, kas ir 4600. Tātad papildus dāvanā jums sanāk $1050. Un tā jau ir cena, ko jūs varat iztērēt, piemēram, 2 aviobiļetēm uz Miami, kur lidojums aptuveni ap 500 vienam cilvēkam maksā. Tātad būtībā šis te ietaupījums ir gana liels, un būtībā es uzskatu, ka tā ir milzīga nauda, ko var šādā veidā pamazām iekrājot jūs savā ģimenē ietaupat. Protams, nav jātērē šī nauda tieši uz aviobiļetēm, tas ir tikai kā piemērs, jo man bieži cilvēki prasa, jā, bet vēl papildus taču jāpērk avio. Lūk, jā, papildus jāpērk, bet šis te ietaupījums jums faktiski atbrīvo šo naudu priekš aviobiļetēm. Tātad, ja jūs klubā esat 2, kā jau es teicu, var pirkt 2 kaītes, ja jums ir 2 kaītes, jūs varat paņemt arī līdz cilvēkus, kas nav klubā, varbūt jūs vecāki, varbūt draugi, varbūt vēl kas, un jums ir vēl izdevīgāk, jo jūs pusi no savas kaītes varat nomaksāt tikai ar balvu punktiem. Balvu punkti ir jūs dubultotā nauda, tātad faktiski jums būs atlaide nevis 25, bet 50% šajā gadījumā. Bet draugi piemaksās klāt otru pusi, kas ir jāmaksā naudā. Tātad draugiem atlaide nebūs nekāda,
toties jums viņi sanāk šajā gadījumā pat 50%. Nu, izmantot to, neizmantot, braukšu tā vai ne tā, tā ir, protams, jūsu izvēle, bet es vienkārši stāstu, lai jūs zinat. Ja kruīzs būs dārgāks, protams, tad vairāk mēneši jāpiekrāj, ja lētāks, tad mazāk, bet katrā gadījumā punkti jums vienmēr krājās, un tas ir ļoti, ļoti izdevīgi un viegli, ka tā, kad tu pērc kruīzu, tev nav jāsamaksā visa cena, bet tikai pusi, jo otra pusi jau ir iekrājusies. Un mums pavisam tikko ir parādījusies vēl viena burvīga iespēja, kas ir ideāla tiem cilvēkiem, kas kruīzos brauc reti. Jo agrāk es dzirdēju no cilvēkiem tādu viedokli, ka nu jā, es jau tik bieži nevaru braukt, man jau tie punkti krāsies, es jau nespēšu viņus iztērēt. Mīļie, tad tagad ir superīga lieta, kad jebkurš kluba biedrs, kuram ir sakrājušies daudz punkti, var nopirkt kruīzu tikai ar punktiem, bet pamazām iekrājot, un tas ir sevišķi izdevīgi cilvēkiem, kam tā rocība nav tik liela, jo mēs pamazām varam iekrāt visu kruīza cenu, un tad, kad kruīzs būs nopirkts tikai ar punktiem, atliks piemaksāt tikai par avio biļetēm un varbūt kādu nakti viesnīcā. Tas ir daudz vieglāk ģimenēm, gan daudzbērnu ģimenēm, gan pensionāriem, jo mēs pamazām par šiem te $85 eiro mēnesī, kas ir $100, mēs pamazām varam to iekrāt. Un kā tas strādā? Tātad joprojām pusi no kruīza mēs varam nosegt ar dubultotajiem punktiem, iegūstot šo 25% cenas samazinājumu, bet otru pusi mēs varam piemaksāt. Tātad mums ir izvēle, vai piemaksāt naudā. Ja mums ir daudz punkti, mēs varam konvertēt atpakaļ šos punktus, kas ir pamazām sakrājušies, atpakaļ uz $1000, jo mūsu $1000 pirms tam bija pareizinājušies uz 2, tātad 2000 punkti, faktiski $1000. Nu, tad šajā brīdī mēs konvertējam viņus atpakaļ. Tātad cenas ziņā izdevīgāk nav, bet ir vieglāk iekrāt. Un tiem, kas reti brauc, šī ir burvīga iespēja, jo agrāk cilvēki negribēju kādreiz nākt klubā tā iemesla dēļ, ka man tie punkti būs pa daudz, ko tad es tagad maksāšu, un pēc tam vēl ir pusi jāmaksā klāt. Nu tad šobrīd tas viss ir superīgi izmainījies, un jebkurš var šādā veidā iekrāt. Ir tikai viena nianse, ka šie kruīzi tikai par punktiem ir jāpērk ļoti saulēcīgi 9 mēnešus uz priekšu. Nu, tas ir tāds moments, kas ir jāievēro, bet to izdarīt var. Un tas ir ļoti forši un manā uztverē super, kā jau es teicu, daudziem. Tātad punkti mums vienmēr dubultosies, ja mēs rēķinus veicam apmaksājumu laicīgi 5 dienu laikā. Tātad, ja mēs rēķinu kavējam, tad punkti ienāks 1:1 tai summai, ko esam iemaksājuši bez dubultošanās. Tāpēc es ļoti silti iesaku uzlikt automātisko rēķinu apmaksu, kas ir izdarām minūtes laikā mūsu pašu mājaslapā. Ir vienkārši lodziņš pievienot karti, pievienojam karti, un katru mēnesi noteiktā datumā mums tātad šie $100, jeb 85 apmēram eiro, tiek noskaitīti. Citreiz pat tas ir mazāk, citreiz 82, 83 eiro, kāds ir valūtas kurs. Neviens šajā klubā nav piekauts uz mūžiem. Tātad, ja jums būs kaut kāds brīdis, ka jūs paceļosiet, un tad vienā brīdī izdomāsiet, nē, vairs es nevaru, varbūt veselības, varbūt finanses, varbūt kaut kā cita apstākļu dēļ, tad jums vienkārši tas, kas jums ir nodubultojies, vajag maksimāli iztērēt, nopirkt savu kruīzu, un pēc ceļojuma jūs vairs varat neveikt nekādas iemaksas. Tad tas, kas jums tur būs palicis pāri, ja 30 dienas netiek veikts iemaksas, tad dubultojums tiek zaudēts, respektīvi atlaides tiek zaudētas, bet nauda netiek zaudēta. Nauda pāriet uz rezerves karti, kur viņa ir tērējama 1:1 iemaksātajai summai, un ar šiem te punktiem, kas ir rezerves punkti, var nosegt 17% no kruīza, viesnīcas vai kurorta. Tātad, ja jums tur būs, piemēram, palikuši pāri 300 neiztērēti punkti, tad tas ir apmēram 17% no kruīza, kas maksā 1800. Tad nopērkam vēl vienu kruīzu, iztērējam par šiem 300 punktiem pilnībā savu naudu, un viss. Bet šie te rezerves punkti, viņi ir tērējama bez ikmēneša iemaksām, viņi ir tērējami neierobežotā laika termiņā, jo punktiem nav ne noilguma, ne kaut kāda cita
termiņa, un punkti nododas arī mantojumā. Tātad, ja ar cilvēku kaut kas notiek, nav jāiet pat pie notāra, bet ir ļoti, ļoti steidzami firmai jāuzraksta iesniegums, nenokavējot šīs 30 dienas maksājumu, un tātad, lai konts tiktu pārrakstīts uz mantinieku, un mantinieks varētu turpināt gan izmantot iekrāto, gan turpināt maksājumus. Tātad ļoti tas ir arī labi, kad šī nauda nekad, ne pie kādiem apstākļiem nezūd. Ne tad, kad jūs pārtraucat maksāt, ne tad, kad cilvēks nomirst, tad jebkurā gadījumā nauda ir tērējama. Nu, lūk, tātad vēlreiz par paketēm. Ja jūs ņemat mazo paketi, pirmā iemaksa ir $200, jeb aptuveni kaut kur 170 eiro, un jūs pretī uzreiz saņemat 300 punktus, plus pēc profila aizpildīšanas 50. Kopā 350 lielai paketei. Tieši tāpat 500 samaksājat, kopsumā 800 punkti pēc profila aizpildīšanas saņemat. Tātad, ja jūs gribat ļoti ātri iegūt šos te punktus un ļoti ātri nopirkt kruīzu, jūs pat varat nopirkt mazo paketi un nākamajā dienā apgraidoties uz lielo paketi. Jums kopsumā būs 1100 punkti jau pirmajā mēnesī, ar ko jūs varat nopirkt kruīzu, piemēram, kas maksā 2200 vai varbūt vairāk. Jā, tā kā jau pat pēc viena mēneša iemaksas jums var sanākt pusi no kruīza, nosegt ar punktiem. Variācijas ir daudz. Maksāt var ar jebkuru Visa, Mastercard, jebkuras valsts izdoto, var ar Apple Pay, Google Pay, ir arī dažas kriptovalūtas, ko var izmantot maksājumiem, tā kā tas viss ir izmantojams, nav nekādu problēmu, un jebkurš jūsu veiktais maksājums tiek automātiski apdrošināts firmā Trust My Travel, un katru reizi, kad jūs veicat maksājumu, jums uz e-pastu atnāk vēstule no šīs firmas: paldies, jūsu nauda ir saņemta un apdrošināta. Nauda. Ne veselība, ne dzīvība, bet tieši nauda, un pat pret ko tad viņu apdrošina. Šajā vēstulē, ko jūs saņemat, tur ir rakstīts, ka tiek apdrošināts pret firmas bankrotu un maksāt nespēju. Tātad arī šajā gadījumā, pat ja firma bankrotē, par ko cilvēki bieži vien domā, ja es tur tagad maksāšu, un ja tur kaut kas tagad notiek, tātad pat ja kaut kas notiek, Trust My Travel aizsargā jūsu naudu, un ja jūs nebūsiet kaut ko iztērējuši uz kruīziem, jūs saņemsiet viņu atpakaļ caur šo apdrošināšanas kompāniju. Tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti super, un tas liecina par firmas ļoti ilgu spēju un darboties, un arī firmas drošību un visiem citām lietām, kas cilvēkiem, protams, ka ir svarīgas. Un ja jūs gribat vairāk no šī kluba, es teicu, ka ir iespēja nedaudz padarboties un iegūt gan vēl lielāku cenu samazinājumu, gan arī nopelnīt. Tad jums ir jākļūst par partneriem. Ja jums šī tēma neinteresē, tālāk jūs varat neskatīties, bet es uzskatu, ka tomēr ir vērts paklausīties, jo ir ļoti interesanti šī te programma. Tātad, ja mēs gribam kaut ko drusku darīt, tad apgreidojoties pa partneri jāpiemaksā $95. Tas ir vienreizējs maksājums, tas nav ikmēneša maksājums. Un tātad jums atveras pavisam cita lapa ar mārketinga materiāliem un arī, protams, referāro jeb reģistrācijas saiti, kas jums būs nepieciešama tālāk pie darbošanās. Ja jums tātad 6 mēnešu laikā ir radies rezultāts, jums šī licence ir jāpagarina. Tātad reizes 6 mēnešos mēs viņu pagarinām. Ja jums 6 mēnešu laikā nekāds rezultāts nav radies, tas nozīmē, ka jūs neko neesat vispār darījuši, un jūs šo licenci varat nepagarināt. Tātad, kas ir pirmais rezultāts, kas jums jau samazina kruīzu cenu līdz 50%? Tas ir uzaicināt klubā vēl dažus cilvēkus. Cik daži tas ir atkarīgs no paketes lieluma? Jo šeit ir svarīgs nevis cilvēku daudzums, bet apgrozījums jūsu mazajā komandā. Ja ikmēneša apgrozījums jūsu komandā ir 500, tad jūs tiekat atbrīvots no sava maksājuma $100 mēnesī tik ilgi, kamēr jūsu komandā ir apgrozījums 500. Tātad tas nav uz vienu mēnesi, tas ir arī nākošu mēnesi, aiznākošu mēnesi, visus mēnešus. Ja jūsu apgrozījums komandā ir 500 vismaz, tad jūs katru mēnesi tiekat atbrīvoti no sava ikmēneša maksājuma, bet saņemat no firmas dāvanā 200 punktus. Tātad tieši tāpat ar šiem punktiem jūs varat nosegt pusi no kruīza, bet pat cik viņi jums jau ir dāvināti, tad faktiski 50% jums ir no firmas dāvanā, otrs 50% jau maksājat naudā. Ja jums ir paņemta lielā pakete, tad jums 200 punktus dāvina, un jūs turpināt maksāt nevis 250,
pēc $150 mēnesī. Nu, lūk, ļoti daudzi, kas ir izgājuši uz bezmaksas biedra statusu, pāriet uz lielo paketi. Jo, protams, punktu ar laiku paliek arvien par maz, ja mēs ceļojam. It sevišķi, ja mēs gribam viņus vēl arī konvertēt. Ja? Jo pie konvertācijas punktus vajag vairāk nekā kruīza cena. Nu, lūk, tātad, cik cilvēkus vajag? Kā jau teicu, tas ir atkarīgs no paketes. Tie var būt 5 cilvēki jūsu komandā ar mazo paketi, tie var būt 2 cilvēki ar lielo paketi, jo 250 plus 250 arī ir 500. Un varbūt, protams, arī jauktā secībā gan cilvēki ir lielo paketi, gan cilvēki, kam ir mazā pakete. Un attiecīgi, attiecīgi šeit ir jāskatās tieši uz apjomu, nevis uz cilvēku skaitu. Un kas ir vēl interesantāk, agrāk tas tā nebija, kad šobrīd ir pat tā, ka ja cilvēks vienā mēnesī ir uzaicinājis 3 ar mazo paketi, tad pirmā iemaksa pat cik ir 200. Tad 3 reiz 200 ir 600, un jūs jau uz vienu mēnesi esat šo savu brīvo partnerību nopelnījuši. Protams, lai tas būtu ilgtermiņā, tad vēl ir jāuzlaiģina kādi cilvēki, bet uz vienu mēnesi jūs jau esat nopelnījuši. Tieši tas pats attiecas, ja jūs esat uzaicinājuši vienu ar lielo paketi, piemēram, savu vīru vai sievu. Pats esat ienācis ar mazo paketi, bet vīra ar sievu pieslēdzas ar lielo. Tātad jūs jau atbrīvojumu uz vienu mēnesi savam maksājumam dabonat. Un tas ir īstenībā ļoti forši, un es šobrīd it sevišķi iesaku ņemt lielās paketes tiem, kas grib ceļot, tāpēc, ka ir šī punktu konvertācijas opcija, un punktus tur vienmēr vajag vairāk līdz ar to. Un vēl jūs arī nopelnat naudiņu, nelielu naudiņu, bet tomēr par katru jūsu klasiku vai $100 biedru jūs saņemsiet $20 uzreiz. Par lielās paketes biedru jūs saņemsiet $50 uzreiz. Un tad firma vēl skatās, cik jūs esat bijuši kalendārā mēneša ietvaros aktīvi. Ja jūs esat uzaicinājuši 3 vai 4 klasika biedrus, tad jūs nākamā mēnesī vēl vienreiz par katru saņemsiet $20, vai par lielo paketi vēl vienreiz $50. Savukārt, ja 5 vai vairāk cilvēki jums ir uzaicināti vienu kalendārā mēneša ietvaros, tad atkārtotā izmaksa nākamā mēnesī būs lielāka nekā pirmreizējā iemaksa. Tātad mazajai paketē nevis 20, bet 30, lielajai paketē nevis 50, bet 75. Mīļie, tas, starp citu, ir ļoti pat laba nauda. Ļoti pat laba nauda, ar kuru jūs pilnībā atsitat atpakaļ savu sākotnējo iemaksu. Un tie, kas to saprot, to izdara pirmā mēneša laikā. Jā, kaut kas drusciņi ir jāizdara, bet tās nav 8 stundas katru dienu, ko jūs te strādājat. Tas ir nedaudz jūsu brīvā laika, un mums ir burvju vārdiņš kopā. Ja jūs to gribat darīt, tad sakiet, es to gribu izdarīt, un mēs to jums palīdzēsim izdarīt. Mēs ejam roku rokā šo te pirmatnējos prezentācijas, mēs jums izstāstīsim jūsu cilvēkiem, lai izstāstītu pareizi, pat nemaz nemēģiniet paši atstāstīt, jūs nemākat to vēl izdarīt. Jums nebūs rezultātu un būs vilšanās. Tāpēc, ja jums ir cilvēki, tad nevajag pašiem stāstīt neko, jo jūs to vēl nemākat, bet uzaicināt cilvēku uz šādu tikšanos, kā jūs šodien esat, vai arī uz tikšanos klātienē ar cilvēku, kas jūs ir aicinājuši šajā klubā, vai arī uz individuālu zoomu ar cilvēku, kam ir vairāk pieredzes. Ja? Tā kā tas cilvēks, kas jūs klubā ir uzaicinājis, viņš jums palīdzēs. Un jāiet ir kopā, un tad tas rezultāts būs ļoti, ļoti ātri. Ja jūs gribat, jūs tālāk varat neko nedarīt. Izveidojāt savu bezmaksas biedru statusu. Man komandā ir ļoti daudz cilvēku, kas jau izveidojuši šo bezmaksas biedru statusu. Viņi tālāk neko nedara vairāk. Bet katru mēnesi viņi saņem 200 punktus dāvanā, un cilvēki man ir tādi, kas jau gadiem to saņem. Ja? Tā kā tā ir superīga lieta, faktiski firma gadā jums dāvina 2400 punktus. Tas, kas līdzvērtīgi $2400. Superīga lieta. Nu, bet, protams, jūs varat iet tālāk, un to es arī silti iesaku, vismaz tiem, kas grib savā dzīvē kaut ko pamainīt, vai arī, kam ir grūti ar finansēm, padarbojieties, mīļie, padarbojieties, nečīkstiet, ka jums nav naudas ceļošanai. Šeit viņu var arī nopelnīt, tikai kaut kas bišķiņ jāpadara. Un ja jūs sāksiet kaut ko darīt, arī jūs cilvēki sāks kaut ko darīt. Un ja jūs cilvēkiem radīsies
viņu kaut kādi radinieki, vīri, sievas, māsas, brāļi, jūs varat jau pretendēt saņemt bonusu no bonusa. Es tagad detalizēt par to nestāstīšu, jo par bonusiem ir atsevišķa nopietna tēma, kas būtu jāskata atsevišķi, bet es tikai nedaudz ieskicēju, lai jūs vismaz saprotat, ka šeit ir arī iespējas, un, protams, var iet tālāk un sākot jau ar šeit šo tabuliņu, kas sākas no apakšas, jāskatās no gaiši zaļās svītriņas apakšā, sākot ar apgrozījumu 3000, tātad jūs vēl sākat saņemt 2 papildus bonusu, līderu bonusu un tātad atkārtoto ienākumu bonusu. Es viņus neanalizēšu, kā viņi darbojas un kā viņi ir, bet tas ir sākot ar $400–450 mēnesī, ko jūs saņemat naudā, plus vēl jūs varat saņemt šo bonusu, plus vēl varat saņemt šo bonusu, tas viss plusojās klāt. Un līdz šai zaļajai svītriņai man ir cilvēki, kas 1 mēneša laikā ir aizgājuši. Un kas vēl šeit ir burvīgi? Šeit ir arī melnie bonusu punkti, par kuriem es jums sākumā nepastāstīju. Viņi tur rādījās, bet es nepastāstīju. Bet tātad cilvēks, kas ir atnācis līdz šai zaļajai svītriņai, viņš var nopirkt visu kruīzu tikai ar punktiem, bez punktu konvertācijas. Tātad, cik kruīzs maksā, tik punktus viņš tērē. Ja kruīzs maksā 2000, viņš 2000 punktus iztērēs. Ja jūs neesat melnās kartes īpašnieks, ja jums ir tradicionālais veids, tad konvertējot punktus, jūs iztērēsiet punktus vairāk nekā kruīza cena. Bet melnās kartes īpašnieki tērē 1:1, cik kruīzs maksā, tik punkti arī tiek tērēti. Tā ir ļoti, ļoti superīga lieta. Tā ir superīga iespēja, jo faktiski $2400 gadā jūs pilnībā varat nopirkt kruīzu bez maksas uz firmas rēķinu, jebkuru. Var nopirkt pat 2 kruīzus, atkarīgs, cik viņi maksā. Ja kaut kas pietrūkst, tur piemaksāt klāt, bet tā ir superīga opcija, plus vēl nopelnīta nauda. Es nezinu, kurā ailītē no šīm jūs gribat būt, bet sākot ar $450 mēnesī jūs šeit tabulā varat pelnīt. Nākamajā svītriņā jau ir apmēram 1500 mēnesī, vēl nākamajā svītriņā ir vismaz 3500 mēnesī, un tā tālāk. Vēl nākamajā ir vismaz 5000 un uz priekšu. Tātad es nezinu, ko jūs no savas dzīves gribat, bet es zinu, ka šeit nav ne burciņu, ne buņģiņu. Šeit ir interneta bizness, kas strādā visā pasaulē, kas strādā ļoti superīgi ar Zoomiem, ar webināriem, un šeit nekur nekas nav jātirgo, nav ne noliktavu, ne kaut kas. Mēs strādājam brīvā režīmā ar jebkuru pasaules valsti, tikai vienīgi ir jāzina cilvēki, kuriem jūs to vēlaties izstāstīt. Un arī man ir bizness jau vairākās pasaules valstīs, gan Eiropā, gan pat ne Eiropā. Ir, kur vienkārši lietotāji, ir, kur arī cilvēki kaut ko strādā un dara. Tā kā tas viss ir atkarīgs no tā, ko jūs no savas dzīves gribat, un jūs varat pilnībā nomainīt savu esošo darbu pret šo te darbību, kur jūs ceļojot pelnat, kur jūs cilvēkiem dodat prieku, kur jūs cilvēkiem dāvinat šo iespēju. Jūs būtībā esat kā salavecīši, kas cilvēkiem maina dzīvi, ja tik viņi, protams, paši to grib. Ja negribat, Dievs pasarg, nestrādājiet, nedariet, brauciet kruīzos, jo vēlreiz atgādināšu, mums ir labākās cenas garantija, kuru jūs nekad nekur citur tādu nedabūsiet, un vēl uz leju ir šis te cenas samazinājums ar balvu punktiem, ko jūs pamazām iekrājat. Tātad šādus cenas jūs nekad nekur nedabūsiet, ne ar kādām ne zelta, ne platīna kartēm, ko dod kruīzu līnijas, nekad jūs šādus cenu samazinājumus nedabūsiet nekur. Tas ir pārbaudīts, arī mūsu cilvēki to ir pārbaudījuši vairāk kārtīgi visādos veidos, tā kā pat, ja jūs neko šeit nedarat, jūs esat milzīgi ieguvēji. Bet tie, kas kaut ko ir sastrādājuši, protams, nopelna naudu. Naudu var izvest caur daudzām izmaksu sistēmām, gan caur PayPalu, gan caur maksājumu kartēm, kas visas ir amerikāņu, var, protams, izvest arī uz bankas kontu. Tātad variācijas par tēmu ir dažādas, un es ļoti silti iesaku katram izveidot ne tikai šo kā ceļošanas naudas maku, bet izveidot kā savas dzīves iespēju paralēli tam, ko jūs darat šodien. Varbūt nomainīt pilnībā to, ko jūs darat šodien,
Piemēram, es pilnībā esmu izmainījusi savu darba veidu. Es vispār esmu zvērināts advokāts un nekustamā īpašuma. Tas ir mans lauciņš, ar ko visu mūžu esmu strādājis, bet šobrīd es ceļojot pelnu. Un es esmu pilnīgi brīva no visa. Es varu ceļot tik, cik es gribu, tur, kur es gribu, tad, kad es gribu. Un kas ir pats interesantākais, ka ceļojot, finanses nesamazinās. Jā, protams, tiek tērēts uz avio biļetēm un tam līdzīgi, bet bizness neapstājās. Un arī mēs jums varam palīdzēt izveidot biznesu, jo mēs sākumā ir burvju vārdiņš kopā, mēs palīdzam jums izveidot sistēmu, kura darbojas arī bez jums, jo mēs mācām līderus, apmācām līderu komandu, un cilvēki, kas vēlas ar šo projektu strādāt, šeit var ļoti, ļoti labi pelnīt un ļoti daudz ko savā dzīvē izmainīt. Bet vai jūs to gribat vai nē? Tas ir jūsu lēmums. Tie, kas grib, sakiet, es gribu, un mēs ar jums runāsim daudz jau nopietnāk, daudz detalizētāk, bet katrā gadījumā šeit ir iespēja. Šie ir cilvēki, kas ir izgājuši jau pilnībā visu tabulu no augšas līdz apakšai, viņi ir dolāru miljonāri jau sen, un arī šie cilvēki ir visi dolāru miljonāri, kaut gan viņi tabulu vēl pat nav līdz galam izgājuši. Un, protams, neiet runa par viņu miljoniem, iet runa par to, ka šeit ir milzīga pieredze, un viņi dalās ar savu pieredzi. Mums ir apmācību webināri dažādās valodās, ir arī angļu, ir krievu, ir visādi maratoni, kur jūs varat mācīties, un arī es savai komandai, protams, izveidoju mācību materiālus latviski, tā kā viss jums ir, vajag tikai jūsu lēmumu, ka jūs to gribat darīt. Var šo te partnerību apmaksāt uzreiz, kopā ar savu pirmo iemaksu, var partnerību apmaksāt vēlāk, tā kā jums rodas jūsu pirmie biedri vai partneri, kas grib ienākt klubā. Tad, ja jūs gribat maksāt visu uzreiz, protams, tas ir tas, ko es iesaku, jo, ja jūs šo partnerību esat apmaksājuši, tas būs stimuls ātrāk kustēties. Ja jūs viņu neesat apmaksājuši, tad cilvēku bieži vien pārņems linkums, un viņš vienkārši nesāk īpaši ātri neko darīt. Tā kā, mīļie draugi, dzīve mums ir viena, sākam tūlīt, laiks mūs negaida, neatslietiet uz pēc tam. Es ceru, ka informācija jums bija interesanta. Ja kaut kas nav saprotams, zvaniet, rakstiet, jautājiet cilvēkam, kas jūs aicināja, un noteikti piezvaniet viņiem, pasakiet paldies par to, ka jūs esat ieguvuši šo informāciju, un pajautājiet viņām piekļuves saiti mūsu lapai, lai jūs varat jau ieiet lapā, redzēt cenas, redzēt maršrutus un plānot savus ceļojumus. Visiem jauku dienu, uz saziņu, noteikti zvaniet, jautājiet visu, kas nav saprotams. Atā, atā!